Jaunsardzes šobrīd ir lielākā jauniešu organizācija, kuras rindās orientējoši ir līdz 7000 jaunsargiem. Iestāšanās vecums ir no 10 gadiem, bet dalība līdz 21. Tātad jaunsargs jau var būt beidzis skolu, strādāt, būt zemessardzē un paralēli jaunsardzē. Tas tādēļ, ka 12. klasi var beigt 19 gados, bet dažām profesionālās izglītības skolām mācības ir līdz 21 gadam. Daudzus piesaista iespēju būt aktīvam un iegūt zināšanas, kas savas specifikas dēļ citur nav apgūstamas, un viens no veidiem ir lauka nometne. Šī ir tātad 511. Dobeles vienība, otrais līmenis uz diennakts pārgājienu. Šeit tātad notiksies orientēšanās dabā viņiem. Tātad orientēsies ar kompasu un ar kartiņas palīdzību, kā ir alūksnē, lai sagatavotu jau lēnām viņu zināšanas. Un būs turisms dabā, mezglu pielietošanas veidi, paralēlie striķi tādā garā. Iepriekšējā intervijā jūs dzirdējāt, ka tiek pieminēts otrais līmenis. Būtība ir tāda, ka apgūstot zināšanu programmu, jaunsargi ir sadalīti 4 līmeņos. Pēdējo 4. iegūst pēc 7 gadu ilgas apmācības. Tas jau ir diezgan profesionāls. Katram iepriekšējam 2 gadu apmācība. Cik šo gadu laikā ir šādas nometnes, pats saskaitīt nevar. Tas man patīk darīt, jo tas man noderēs arī nākotnē, ja es iznemošu iet kādā pēc alūksnes kādā NBS struktūrā, un arī tāpat, orientēšanās nav slikta lieta. Tā man patīk darīt. Es esmu jaunsardzē jau kopš 2005. gada, sanāk jau 7. gads iet. Jaunsargi interese ir pietiekami profesionāla, ja viņa turpmākais darbs saistīts ar spēku struktūrām. No 564 2010. gadā beigušajiem jaunsargi 174 ir vai nu bruņotajos spēkos, robežsardzē, iekšlietu ministrijas struktūrās vai zemessardzē. Mezgls iešana tev izskatījās vislabāk padot? Jā, tāpēc, kad es saldu mācos ugunsdzēsēju, un tur arī vajag šos mezglus izmantot pašglābšanās. Ar ko tu domā saistīt savu nākotni? Vai nu ar zemessardzi vai militāro policiju. Pagājušajā gadā jaunsardzē notikuši 289 pārgājieni, 92 nometnes, 45 ekskursijas, 286 sporta sacensības, 150 talkas un tā tālāk, un tas vēl nav viss, kopā 1128 pasākumu, kuros praktiski nostiprinātas klasēs siltumā regulāri apgūtās zināšanas. Svarīgi, ka tās visas var noderēt turpmākajā dzīvē, jo saistītas ar praktisku, darbīgu cilvēku izdzīvošanas prasmēm dabā. Tās izstrādātas gadsimtu laikā un attīstoties tehnoloģijām. Kas tieši noderēs, neviens nezina. Ja šīs iemaņas palīdzēs kaut reizi, tad darītais nav bijis velts. Pirmais pārgājiens? Nē, daudz reizes gājis. Cik apmēram? Pēc 30 vismaz. Tu jau ļoti ilgi esi jaunsardzē. Jā. Cik? 2 gadi. Patīk? Jā. Šajā pārgājienā bieži tika pieminēts kurs Salūksnē. Tas šajā ziemā vēl tikai būs un skaitās kā pats sarežģītākais. Tajā piedalās tikai 4. līmeņa jaunsargi un jau zinām, ka tas ir augstākais, ko iegūst tikai pēc 7 gadu apmācības. Šī alūksnes nometne notiks marta beigās un ilgs nedēļu. Tā kā, ja būs iespēja, tad varēsim par to pastāstīt.